Tas ir tas pozitīvais trakums, kas Arvidu piedienu. Un arī 4 gadus atpakaļ, kad Arvis mūs pirmo reizi uzrunāja, man šķiet, ka tas bija kaut kas uz robežas ar neiespējamo. Un mums, Signet bankai, tās vērtības, kas ir Arvim, ārkārtīgi tuvas ir. Mūs uzrunāja Arvija ambīcijas, un tas ar kādu neatlaidību viņš iet uz savu mērķi. Tā robeža starp neiespējamu un iespējamu ir ārkārtīgi maziņa un ārkārtīgi trausla. Un vienmēr ir jāliek tie mērķi ambiciozāki, trakāki, jo tādā veidā tu pārbaudi arī sevi. Un tas vienmēr ir patīkami, ka tu vari pārliecināties par to, ka tu vari izdarīt bišķiņu vairāk. Ir tie cilvēki, kuri var izvēlēties savus kalnus. Tas var būt kāds sportisks izaicinājums, tas var vienkārši kāds mērķis dzīvē, uz kuru tu ej, un tu vari apstāties jebkurā brīdī, tu vari padomāt, tu vari pamainīt virzienu. Un tad ir tie, kuriem šie kalni tiek piespēlēti no dzīves, un viņi neko nevar tajā mainīt. Un tad, ja tu ar savu kalnu vari kaut kādā veidā ietekmēt vai kaut ko mainīt, man šķiet, ka tas ir tik būtiski, un tu vari palīdzēt ar šo savu kalnu kādam citam, tad tam ir daudz lielāka jēga nekā tikai sasniegt savu virsotni.